Otrajā sērijā dosimies ciemos pie abiem namatēviem, apskatīt, vai beidzot ir nomainīta gultas veļa. Sveiks, Aiga! Viņš jau kā, jā? Jā. Tad domāju, ka jūs jāatbūsim. Sandri lūdzu, jā, par šitā tā nepārnēsaka, jā? Labi. Tiešām, nevajag, jā, liek trubu. Čau! Čau, es domāju, ka jūs vēlāk būsiet būt uzvilcis reiznišķi. Taisi vēl, jā. Višķiņ čeptēmies, jā, vienkārši vakariņā. Nu, zivju pirksni pelnīši būs šokar, jā. Nu, parasti jau ētam drusku labāk, jā, bet, No. Vienai osiņš novuz, bet, Paldies, Sandra. Tevs, jā. Un ko tad esat pirmajās pāris nedēļās Rīgā sastrādājuši? Nē, nu, tur Aigaram drusku tā kā, sanāca tā. Drusku pa ģīmi gan arī vai dabūja, bet nē, mēs laukas jā, normāli arī pieduši, tā kā, Parādīt, jā, kā mēs šeit dzīvojam, kā? Jā, es zinu. Ja tūrīt uztaisīt, jā. Nu, reku mums virtuvē. Jā. Ir. Vai patīk šitā krāsla, jā. Tur var apsēsties un tā. Mēs domājam, ja disko bumba būs un tad tā kā pie bāra sēd, tā. Nu, šeit te mēs guļam, jā. Šajā mana gulta, jā. Jā. Skavīts un tā. Un rekur Sandris. Jūs paliksiet pa nakti? Kur viņi paliks tad? Nav kur gulēt, uz tepiķi gulēt? Ne, uz dīvānu var izvilkt. Kādu dīvānu izvilkt? Baigi labi vispār. Es tagad esmu pacētis 5 no rīta celties. 5 no rīta tur var kaut ko pavingroties un tā. Un tad man pēc 7 uznāk miegs un tad es aizēju gulēt. Bet, un tad kopā mēs vienos ceļamies. Sandrs arī, Sandrs ilgāk guļ tā kā. Un tad jau brokastiņas un tad jau iet savās gaitās, kā gribas. Bet, Nu tad Sandrs gatavo un tu pa porcijām atbildi, jā, Aigari? Nu jā. Es tā. Ir! Kas ir jā? Sanāca! Kas ir? Ir! Sanāk! Gata jau. Kas ir jā? Žīnais bija labs šeit. Jā. Kā viņa? Bet tur tehnika, ne? Ko tur spaidi ko? Ko es iekšā? Tūlītās reklāmas. Sāks rādīt, es nevajag neko. Tur jānospēr. Puiši, kāpēc tad jūs pārvācāties uz Rīgu? Nu kā? Nu to iemeslu daudz. Kā, Rīgā dzīve labāka ir. Jā, viss kustība, plašums, iespēju zemi tomēr. Jā. Veikali, jā, visādi, Bet tā jau kopumā, cik te var dzīvot tur, ja mums Rujienā, kas mums Rujienā tur? Es no Ipiķiem, viņš no Lodes, tur vispār nekā nav, bet Rujienā te vēl, Tur kaut kas vēl. Jā, meitenes vispār nevar salīdzināt, Džek, vispār nevar salīdzināt. Viens un tā paši, viens un tas. Rujienā jau nav tik sliktas tās meitenes. Bija jau mums tur ar tādas, Ilonīt un Ilzīt un tā, bet... Forši meitenes. Bet, viss, kas beidzas, tas beidzas, un ar to arī tā nazi jāgriež nos, un normāli, Rīgā labāks meitenes. Un cik te var drillēt vienu un to pašu, vai ne? Tā var arī, jā. Meiteni. Tas iespējas vairāk bizīti, jā. Uzreiz visas institūcijas ir šeit, jā. Ko vajag sakārtot un cilvēku apkārt. Tā kā, uzreiz tāda... Jā, bankas un... Bankas, jā. Viss tur tā. Kur vajag tur aizē. Un esat domājuši, ja kaut kas nesanāk, pārvākties atpakaļ? Ne. Ko mēs tur apakaļ darīsim, ko? Kas mēs tur gaida, ne? Šeit jādzīvojam, jāsāk būt jaunu dzīvi. Un tam galā atbraucam, ja mēs tam dēļ jau arī atbraucam. Teiksim, tur kaut kas sanāk, tur
Nu, zini, kā citreiz tā, ka tur situācija ir, un tad sanāk atpakaļ kaut kā, salīmē to visu. Nu, varbūt tāda, bet tikai tāda, tāda, bet es domāju, ka tas par to nevajag domāt un jādzīvo ir uz priekšu. Un šī arī, es domāju, kādu dienu pateiks mums, Krustāvs pateiks, no šejienes ārā, no šitā dzīvīša. Un tad pieredums jau ir. Ir pieredums baigais, ja? Cik mēs maz dzīvojam, bet reāli pieredums ir reāls. Un... Jā, tad ir kā tu biji sajūta, ja kad dzīvosim viens otram uz kaklu, mēs tur vispār ne, tā kā brāļi, jā. Katrs savu, tur Sandrs sagatavo ēst, es tur ieporcionēju visu, ja. Mēs tur visu esam sabīdījuši, un tiešām Sandrs, tā kā brālis mēs dzīvojam, jā, pilnīgi otrī tas būs tevis. Un tad dažreiz domāju, priekš kam tam vispār kādu citu, ja jau šitāds draugs ir, tad nevajag jau nekā. Jā, citreiz, bet mēs nē. Ne tā, bet tā mēs kā brāļi, jā, totāli. Cik tu pats ar sevi dzīvos, Savā galvā taču jādzīvo katru dienu ar sevi. Tā patiesiem, Nav jau viegli tas. Vieglāk to bēdu dalīt, jā? Tieši tā, dalīta bēda, tur ir tas... Pusbēda vai? Pusbēda, jā. Un ko tu jau vari kopā, kāpēc vienam, jā? Un ko tu raudās viens, jā, par sevi, pa vecenēm raudās, viens neraudās viens pa vecenēm, neraudās. Tā pacelt glāzīt, normāli večiem, kā saka, aizēju uz Rokafē, padejo, meitenes tik labi Rīgā dejo. Tās jau viss arī ir tās, saprot, no tās provinces brauc uz to metropolu. Normāls vecenis māk dejot. Tur tas kā tāds epicentrs, jau kur viss satiekās. Baigi, un kādas balsis, un kāds dzied, tas ir normāls un viss. Un zinu, tu esi tagad, šodien un te. Saprot, tas ir pilnīgi cits līmenis, jā? Pasaulē. Tā vapšana. Filmu skatāmies mēs. Sāksim, jā. Компания King Cross Entertainment представляет Man jau tā, ka es nemaz dziedu arī dziedu un Марка spēlēju. Десоля, Жан-Клод Ван Дам в фильме «Кикбоксер». Labi. 1, 2, 3, 4. Давай! Nākamajā sērijā uzzini, ko Sandris un Aigariņš ir apsolījuši Rīgas sievietēm. Paldies, ka skatījies, uz tikšanos, un es jums teikšu, paliec sveiks!